Veipošana – fenomens, kurš pāršalcis pasauli pēdējo gadu laikā, bet tikpat ātri, cik tas parādījās, tikpat ātri pazudīs. Jaunais likums, ekspertu viedokļi, publikas viedoklis un iespējams jauns bizness? Tie legālie produkti būtu prom, tas tomēr ir kontrolēts un kaut cik kontrolējams tirgus, nevis kad Telegram čati, kur cilvēki pērk kaut kādus ķīniešu brīnumus. Viņi ir tie veipu dīleri, tie, kas tur Jančuks no 8B tirgo visiem pārējiem skolā. Jā. Tad, kad mūsu pienākumā būs kontrolēt un noķert šos nelegālo veipu tirgotājus, tad ķersim tikpat veiksmīgi kā parasto nelegālo cigarešu tirgotājus. Mēneša laikā nopelnīja gandrīz 6000 eiro tirgot elektroniskās cigaretes no sava dzīvokļa loga. Latvijā veipošana ir kļuvusi par nozīmīgu ieradumu, īpaši jauniešu vidū. Saskaņā ar slimību profilakses un kontroles centra datiem 34% no elektronisko cigarešu lietotājiem ir vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem. Šī ir visaugstākā izplatība starp visām vecuma grupām. No 1. janvāra stājas spēkā likums, kas aizliedz tirgot elektroniskās cigaretes un tabakas aizstājēju produktus, kuri nav ar tabakas garšu vai smaržu. Ko par likumu domā iedzīvotāji? Es domāju, ka tas ir labi. Mazāk būs cilvēki, kas pīpē, uzreiz atmetīs. Viņiem tas nebūs tik aktuāli, ja nebūs tās garšiņas un tā tālāk. Pieļauju vidēji, ka tas ir par labu, nevis par sliktu. Es uzskatu, ka šis nav pilnīgi pieņemami. Ir jāļauj cilvēkiem brīvība. Ja viņi vēlas ar garšām pīpēt, tad viņiem ir jāpīpē. Tas ir skumji, jo kāpēc aizliegt garšiņas? Garšiņas tas ir forši. Man tiešām nepatīk, jo viņi aizliedz arī snusus, nikotīna maisiņas, un tos es vairāk lietoju. Es atbalstu, jo es zinu, ka ir pierādama statistika, ka ir ļoti daudz nepilngadīgu personu, kas to dara nelegāli, un es tiešām atbalstu to likumu. Let's go! Nevajag mums nekādas garšiņas, tikai tīru mantu. Kāpēc jaunieši daudz veipo bieži, visvairāk to dara tāpēc, ka citi, un tā ir sociālā grupa, bet bieži to dara tāpēc, lai mazinātu trauksmi. Un tas tad parasti tā saistība ir otrādi. Protams, ja cilvēks jau agri sāk risināt savas problēmas, piemēram, ar ķīmiskām vielām, tostarp par veipu, man ir trauksmes uztraucās pirms eksāmeniem, es veipoju, es iemācu pats sev tādu coping mehānismu. Tas, kā es cīnos ar savām problēmām, tostarp mentālajām problēmām ar ķīmiskām vielām. Un tad, protams, man veidojās lielāks risks, man veidojās atkarības dažādas, un tostarp tālāk dzīvē, un lielāks risks tam, ka es arī tālāk dzīvē īsti netikšu galā pats. Man vajadzēs vienmēr kaut kādu palīdzību no malas, ķīmisku un vēl kaut kādu. Un tas savukārt radīs tas, ko varētu saukt par mentālām problēmām tālāk. Daudz nākās saskarties ar pusauģiem, kuri veipo. Tā, protams, ir šobrīd populāra lieta. Tā nav varbūt tik izplatīta, kā varbūt tas varētu likties, jo kopumā ir arī svarīgi paturēt prātā, ka lielākais vairums pusauģu tomēr neveipo. Daudz pusauģu daudz mazāk smēķē parastās cigaretes. Un tas, ko iespējams, ka mēs redzam, ir, ka tā grupa, kuri iepriekš varbūt būtu smēķējuši cigaretes, viņi tagad veipo vairāk. Tas varētu būt viens no skaidriem. Bet jā, veipi ir, protams, tā kā visas lietas jauniešu vidū ir trendi, un veipi ir kaut kāds trends. Veipu lietošana bērnu un jauniešu vidū Latvijā jau sen kļūst par sabiedrības diskusiju tēmu. Bet kāda ir patiesā realitāte aiz šīs pierastās parādības? 2021. un 2022. gadā tika reģistrēti 3 gadījumi, kuros bērni līdz 18 gadu vecumam saindējās pēc elektronisko cigarešu smēķēšanas. Pēdējos 2 gados fiksēti 4 saindēšanās gadījumi, taču šoreiz ar nikotīnas pilventiņiem. Savukārt saindēšanās gadījumi ar elektroniskajām cigaretēm 2023. un 2024. gadā netika fiksēti. Bet ko par to domā pārējie? Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par šo aizliegumu, intervējām publicistu un petīcijas autoru, kurš aktīvi cīnās pret šo elektronisko cigarešu aizliegšanu, Tomu Lūsi. Tā kā jau pirms daudziem gadiem es pārgāju no parastajām cigaretēm uz elektroniskajām tvaidzēšanas ierīcēm, tad es, protams, sekoju līdzi tam, kā atšķiras abu produktu ietekme uz veselību.
Un bija nepārprotams skaidrs, ka tvaicējamo iekārtu, teiksim, nodarītās kaut kādas problēmas veselībai ir nesalīdzinām mazākas. Un tāpēc man nedaudz pārsteidza tas lēmums šos te aromātus aizliegt, kas principā nozīmētu visu veipotāju atgriešanos atpakaļ pie klasiskās tabakas. Un tāpēc, protams, kādam bija to jādara, un es vienkārši uztaisīju to Man balss iniciatīvu, lai pievērstu tam jautājumam papildu uzmanību. Kaut kādā zināmā laika sprīdī tika savākti tie nepieciešamie 10 000 parakstu, lai to iniciatīvu virzītu tālāk uz Saeimu. Bet, protams, ne jau visi piekrita, jo es pieņemu, ka tas klasiskās tabakas lobijs valstī ir ļoti izteikts, un tas nekur nav zudis. Turklāt cilvēki, kuri paši, piemēram, tie, kas nesmēķē, kas nelieto kaut kādus nikotīna produktus, viņiem nav nekādas papildu zināšanu par to, kas vispār ir tvaicējamie produkti. Un, viņiem šķiet, ka tās principā tās pašas cigaretes, un tas ir kaitīgi. Turklāt to dara bērni, un bērniem patīk tās garšiņas un aromāti. Un tāpēc to ir vienkārši jāaizliedz, jo taču tas ir pārāk smaržīgi, un tagad visi bērni vēlas lietot tos produktus tā kā konfektes. Lūk, tādi ilgadējie nikotīna patērētāji kā es, kuri sāka ar cigaretēm un tikai pēc tam iepazinās ar tvaicēšanas iekārtām. Droši vien liela daļa atgriezīsies pie klasiskās tabakas. Es arī lēnām jau noskaņoju sevi šai domai. Tie, kas līdz šim, var sakot, runājot tieši par nepilngadīgajiem, par kuriem bija lielākais satraukums tieši šajā kontekstā, kas šos produktus patērē, viņi tos tāpat pirka nelegālajā tirgu, viņi to turpinās darīt, viņiem tas dzīvē pilnīgi neko nemainīs. Tā kā vienīgās izmaiņas būs tā, ka principā šie produkti vairs nebūs legāli pieejami cilvēkiem, kuriem tie legāli bija pieejami līdz šim. Tās varētu būt tās galvenās pārmaiņas. Arī nav noslēpums, ka nepilngadīgie pārsvarā iegūst šos produktus nelegāli. Un tas, kas notiks pēc 1. janvāra, ka šiem te nepilngadīgajiem pievienosies daļa, to mēs varam tikai minēt, kāda tā daļa būs, bet daļa pilngadīgo. Man kā izbijušam smēķētājiem cigarešu smēķētājiem ar 15 gadu stāžu, tas liekas absolūti absurdi, jo es esmu laimīgs, ka es esmu atmetis tradicionālās cigaretes. Tas noteikti ir bijis viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē. Un es negribu ne dzirdēt, ne redzēt, ne sajust tabakas garšu. Ja. Šajā gadījumā valsts man tā kā uzspiež, ka nē, tu pirksi to tabakas garšu. Ja. Es tur neredzu nekādu loģiku. Ar dīleriem kā ar bitēm nekad nevar neko prognozēt, taču dīleris Henrijs ieskicēja, kas patiesībā notiek aiz slēgtām durvīm. Es nelegāli tirgoju elektroniskās cigaretes. Es sāku tirgot veipus, kad man bija 13 gadiņi. Manuprāt, izvēlos vairāk pirkt veipus no, dīleriem, nevis no paša veikala, tāpēc, ka tu spēj dabūt vairāk par to naudu, ko tu iztērē veikalā no dīlera. Īsāk sakot, dūmu daudzums pret to cenu, kas ir veikalā un ko var dabūt no cilvēka, kas to viņus pārdot, ir daudzreiz izdevīgāks. Pirmkārt, tu, ietelpi naudu, tu arī dabūni daudz stiprāku nikotīnu, un tas, manuprāt, arī būtu kāds galvenais iemesls. Ir nopērkams, Latvijā legālais ir 2%, līdz 2% un veipos, ko konkrēti es varu piedāvāt, un kas arī, ir topā visur Latvijā, ir 5%, un tie, kur ir legāli ārvalstīs, ne visās, protams, bet ir ārvalstīs, un kas nav mums šeit pieejams, tas ir rēķina 2,5 reizes stiprāks veipiņš, un, protams, arī pieejami 2%, kas teorētiski ir legāli, bet, ja nekļūdos, tas atkal pārsniedz atļauto dūmu daudzumu, ko viņš piedāvā, tur dabūt tādu pašu stiprumu kā veikalā, bet 10 reizes lielāku. Un par to var teikt drusīt tikai lielāku cenu, kas beigās iznāk konkrēti izdevīgāk.
Pirmkārt, viņas visas taisa pašā Ķīnā. Protams, ir arī rūpnīcas Eiropā un tepadās mums blakus. Un, ja nekļūdos, ir arī tie, kas Latvijā tirgojas benzīndegos un lielveikalos, teiksim, tie legālie veipiņi. Tos ražo šeit pat kaut kur Latvijā, bet tos, kurus es tirgoju, viņi tiek uzražoti un pēc manām zināšanām viņi vienkārši kaut kur uz tuvāko valsti, kur viņi ir legāli pārdodami, tiek atgādāti. Un tad jau tas ceļš kaut kā, vai viņus atved vai atsūta, nonāk līdz Latvijai, un tad robežās, kā jau mēs, manuprāt, daudz saprotam, tur jau viss ir nokārtots, un viņi tiek pāri tur, un tad kāds viņus savāc pāri robežai, viņi nonāk uz, teiksim, kādu noliktavu vai pie kādas personas, kas visu par to visu organizē, un tad jau tas aiziet pie viena čalīša, pie nākamā, un tad nonāk, teiksim, pie manis. Ja tur nebūtu peļņa, to neviens nedarītu. Un tas ir kaut kas līdzīgs kā lielveikalā. Tie veipi ir tagad uzsprāguši un viņi ir ļoti, ļoti populāri, īpaši starp jauniešiem, un tas ir jauniešiem milzīgs tirgus. Manuprāt, ir diezgan solīdi nopelnīts tajā dienā, kad tu neko nedari, no sērijas sēdi savā dzīvoklī vai mājā, atkarīgs, kurā vietā tu viņus tirgo, un dienas beigās tev ir 100 eiro peļņa. Un tas, manuprāt, ir diezgan ok variants. Ja daudz cilvēku strādā, teiksim, pa 5 eiro dienā, ne dienā, bet stundā, visa darba diena, cik viņam tā naudiņa sanāk, noņem nodokļus to visu. Un es sēžu savā dzīvoklī, izēju līdz poģīšu durvīm, iedodu vienu veipiņu vai 2 veipiņus vai 3 dienas laikā vairākas reizes. Man nav grūti atroties no datora vai no mācībām vai no augstā brīdi dara. Un reāli neko nedarot no 100 eiro dienā. Un jā, tāds labs mēnesis tiešām līdz pat 6000 ir bijis arī bišķīt vairāk, bet tāds vienreizais divs, kur nopirka ļoti, ļoti lielu daudzumu. Un es biju tā kā viens no 3 cilvēkiem, kas palīdzēja viņu organizēt un visu sariktēt un sarunāt. Un tad vienkārši, teiksim, tur nāca summiņa no tā kaut kāda. Tā kā jā, bet vidēji lielākais, manuprāt, tas mēnesis. Tur bija tāds foršs periodiņš, vidēji bija, jā, katrs mēnesis 5 līdz 6000 toši. Tas bija tīras peļņa, tas nebija apgrozīts, bet tas bija tīras peļņa. Lai labāk izprastu, kā strādā šis bizness, nolēmām arī veikt nelielu eksperimentu. Pievienojāmies Telegram grupā un vien atradām tirgotāju, no kura iegādāties elektronisko cigareti. Vai ir kādi veipi par 20 eiro? Čau, ir pieejamas šādas garšas. Būs watermelon. Kad? Šodien ap 4 var? Jā, savākšana pie galerija Rīga. Secinājums ir tāds. Pasūtīt veipu ir tieši tik vienkārši, kā pasūtīt kebabu. Mūsu tikšanās vieta galerija Rīga izrādās ir visai izplatīta vieta dažādu vielu tirgoņiem, kurus arī pamanījām. Gandrīz pusstundu vēlāk ieradās arī eksperimenta galvenais varonis – dīleris. Diemžēl apsolītais arbūza garšas veips nebija pieejams. Tādēļ tika piedāvāti melneņu nikotīna spilventiņi. Bez liekiem jautājumiem tos arī nopirkām. Nopirktajos nikotīna spilventiņos nikotīna daudzums 10-kārt pārsniedz atļauto. Jāpiemina, ka kopš 1. janvāra atļautais daudzums ir vien 4 mg. Valsts policija 2023. gadā ir demonstrējusi apņēmīgu un efektīvu pieeju nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanā. 2023. gadā konfiscētas kopumā 914 vienības. Visiespaidīgākie rezultāti gūti Rīgas reģionā, kur tika konfiscētas 767 elektroniskās cigaretes, kas veido pārliecinošus 84% no kopējā konfiscēto vienību skaita. Tas atspoguļo intensīvo un mērķtiecīgo darbu tieši šajā reģionā. Šajā kopsakarībā, ko es varu pateikt, kamēr nav izmaiņas krimināla likumā un visu šo smaržu, garšu aizliegums jau būs stājies spēkā, protams, kā jau minēju, tas viss pāries nelegālajā segmentā.
peļņas marža, nelegāli tirgojot saltus, ir daudz lielāka nekā pat tirgojot viltotās cigaretes vai kontrabandas cigaretes. Ja tur, teiksim, uz kontrabandas cigaretēm tu vari nopelnīt tur 200%, 300%, tad ražojot vai pasūtot saltu no Ķīnas, ja, viņš maksā centus, un es precīzi cenas nevaru nosaukt, jo tur noteikti atkarībā no tā šķidruma apjoma saltā un nikotīna apjoma, bet nopērkot pa centiem, tu vari pārdot pa vairākiem eiro viņu. Līdz ar to peļņas marža ir šausmīgi lielas peļņas iespējas, un protams, dīleriem būs izdevīgi. Tāpēc ir svarīgi, kad tiks pieņemtas izmaiņas krimināla likumā, un tas dos tos instrumentus mums, tādiem tiešām ļaunprātīgiem, lieliem dīleriem, vai tie, kas izdomās varbūt ražot, vai bīstamas preces tirgot jauniešiem, lai mēs varētu viņus likumā noteiktajā kārtībā par to sodīt. Vai jūs domājat, ka pēc šī likuma dīleri uzdarbosies vairāk vai pirks vairāk tieši no dīleriem vape? Jā, man liekas, ka Telegram markets tā kā bumos vienkārši. Tur būs pieprasījums kā nekad. Man droši vien grūti būtu spriest šobrīd. Iespējams, ka jā. Man jau gribētos cerēt, ka cilvēki attapsies, bet gan jau, ka jā. 100%. Tas nav variants. Tas ir vienkārši tāpēc, jo cilvēki gribēs turpināt pīpēt, un tad viņi ies pie dīleriem. Jā, tas ļoti žosti, ka palielināsies. Tur nav variantu. Iespējams. Nevar teikt 100%, ka tā būs. Es ticu, ka ļoti ātri visiem apniks tā tabakas garša, vai kāda tabaka tā būtu salda, maiga, rūkta vai, gaisīgā tabaka, kā viņi tur izdomās viņus saukt. Mēs nekur nepazudīsim, mēs tikai paliksim vairāk. Jā, noteikti mēs paliksim, noslēptāki, bet mēs tikai augsim, jo visi gribēs veipiņu ar būziņu vai melanīti, viņiem kā tabaku tošanā.